Sveicināti Vēnspalnieki! Vairākas reizes nedēļā gan kabeļtelevīzijā, gan internetā un arī Latvijas televīzijas 7. kanālā, ja skatāties ar dekoderu, jūs varat pusstundu būt kopā ar Vēnspils ziņām. Studijā Gonda Porniece. Šonedēļ tika parakstīts līgums par jaunas rūpnīcas būvniecību Vēnspilī. Līgumu parakstīja Somu banka ar būvfirmu Skonto būvi un Vēnspils brīvostas pārvalde. Apmēram pēc 8 mēnešiem Vēnspilī darbu varētu sākt 3-dimensiju attēlu veidošanas rūpnīca. Vēnspils brīvostas pārvalde ir parakstījusi līgumu ar SIA Euro LCDS par ēkas un zemes nomu. Ražošanai tiks iznomāts zemes gabals 1,47 hektāru lielumā. Vēnspils brīvostas teritorijā Pārventā Kāju ielā 9. Ja runājam par elektroniku, tad šī ražotne, ja viņa sekmīgi attīst, viņa apaugs. Jo komplektēšana lielākā daļa te notiek, bet vēl jau ir šo te daļu ražošana. Vēnspils brīvostas pārvalde iznomās, bet 8 mēnešu laikā ēku uzbūvēs SIA Skonto būve. Ar augstām tehnoloģijām mēs esam saskārušies šodien pirmo reizi šī līgumā. Ir bijis ražotnes, kas ir saistīts ar betonu paneļiem vai metāla pārstrāde, ja, bet šī augstās tehnoloģijas, tas ir kaut kas jauns. Jūs teicāt, ka nebūs vienkārši jāievēro īpašs kvalitātes standarts. Ko tas nozīmē? Šī ir prasības telpām, šī telpas tīrības gaisam. Tās ir inženieru komunikācijas, kuras vienkārši ir akurāti jāizbūvē. Ja. Skonto būvē šis nav pirmais objekts Vēnspilī. Vairāk ir strādāts Ventspils naftā, agrāk vienu, rezervāru, ēku būvniecības. Tāpat ir būvēts Ventspils naftas biznesa centrs. Vēnspils brīvostas pārvaldes izsludinātajā konkursā par kredīta līdzekļu piesaisti uzvarēja Pohjola banka, kas ir jauna un Latvijā maz zinām Somu banka. Kā finansētājs mēs finansējam Ventspils brīvostu. Un es teiktu, ka Ventspils brīvosta kā ļoti pieredzējis sadarbības partneris, es teiktu, ir noteikti ļoti būtisks kritērijs. Pastāstiet par banku. Pohjola banka ir lielākā Somijas banka. Mēs plānojam uzsākt darbību Latvijā tuvākā laikā. Jaunajā rūpnīcā taps 3D produkti. Tiks ražotas brilles un metināšanas masku stikli, kuri aptumšojas atkarībā no gaismas. Šim uzņēmumam būs vajadzīgi darbinieki elektroniķi. Tad, kad jūs runājāt par to, vai ir nepieciešamais šis te darba spēks, jā, tad lūk, ir Ventspils augstskola, kur ir ļoti daudz jaunu talantīgu inženieru. Tad viņiem, protams, ir jāapgūst šajā laikā līdz palaišanai specifiskas zināšanas tajā konkrētajā jomā, un tad jau arī rezultāts būs. Kā apgalvo Euro LCDS vadība, pēc 8 mēnešiem rūpnīca sāks ražošanu sadarbojoties ar Japāņu partneriem. Kāpēc Japāņus interesē rūpnīcas Latvijā? Šīs visas lietas varbūt tika unikālas, viņas tika atklātas kaut kādus vairākus gadus atpakaļ. Tikai toreiz tas tehnoloģija līmenis vēl neatļāva viņus realizēt. Tagad tas ir iespējams. Pasakiet man, kāpēc Japānim jābrauc uz Latviju apmācīt vienu latviešu darbinieku, kāpēc viņš nevar šo rūpnīcu atvērt Japānā, kur ir tās izdevīgums? Ka Japānā ir dārgi. Jā, diemžēl, bet tā tas ir. Un viņi zaudē savu konkurences spēju Ķīnai, bet tur viņi ražot negrib. Jo tikko jūs ražosiet Ķīnā vienā rūpnīcā, tā nākošajā dienā to ražos pāri ielai. Japāņu biznesa partnerus interesē Eiropas Savienības sakārtotā patentu likumdošana un darba kvalitāte. Vēnspils pilsētāji tas ir izaicinājums dot iespēju sevi pierādīt tiem studentiem, kas Vēnspilī studē elektroniku. Ļoti vienkāršā valodā tas pats vienkāršākais produkts, jā, jūs varat paskatīties uz jebkuru elektronisko kalkulātoru, viņam ir displejs, viņš rāda ciparus. Un tas ir tas pats vienkāršākais, ko mēs spējam saražot. Nestāstiet man, ka pasaulē kaut kur neko tādu neražo. Ražo, bet katram ir savas īpatnības, ja? Un, teiksim tā, katrs kaut kādā veidā cenšas specializēties. Ja? Un jūs? Protams, ka mums ir sava joma, tad šīs 3-dimensionālu attēlu veidošana, kurā mēs specializējamies, un ar to mēs arī esam atšķirīgi. Jaunā rūpnīca strādāšo 3 mājās, katrai no tām būs vajadzīgi vismaz 50 strādnieku. Pieteikšanās uz vakancēm notiekot jau šobrīd.
Iestājoties pavasarim, atjaunot maršruti uz dārzeņiem un vasarnīcām. Ventspils reizes piedāvā maršrutus gan uz Dārzkopības savienību Kurzeme, gan uz Akmeņdzirām, kā arī uz Brieždārzu. Toties starppilsētu maršrutos cenas ir palielinājušās. No šā gada 1. aprīļa starppilsētu autobusu maršrutiem visā Latvijā stājās spēkā jaunie tarifi. Neskatoties uz ekonomisko lejupslīdi, degvielas cenu kāpumu un valsts dotācijas samazinājumu, starppilsētu tarifu plāns tiek mainīts pirmo reizi pēdējo 3 gadu laikā. Tarifi netika paaugstināti ilgāku laiku, bet degvielas cena nemitīgi ir augusi. Ja. Liekas, par šo laiku pat 60% pieaugusi degvielas cena, un līdz ar to tad pasūtītājs, konkrēti tad autotransporta direkcija ir izlēmusi gan novienādot tarifus, ja, vietējos pārvadājumos un starppilsētu, gan arī paaugstināt tarifus. Plānots, ka biļešu cenu kāpums vairāk skars tos pasažierus, kuri pārvietojas garos starppilsētu maršrutu posmos. Autobusu pasažieriem pārvietojoties līdz 30 km ārpus lielākajām pilsētām, biļešu cenas samazināsies vidēji par 10%. Turpretim maršrutu posmos, kas pārsniedz 150 km, braukšanas maksa pieaugs vidēji par 10 līdz 11%. Patreiz jāsaka, kad pasažieri informēti visi praktiski jau lielākā daļa bija un nekāda izbrīna pie biļešu iegādes neizraisīja. Plānots, ka jauno tarifu ieviešana jau šogad valstī ļaus ietaupīt aptuveni 1,8 miljonus latu. Ar jaunajiem tarifiem Ventspils reizes apkalpo pasažierus nepilnus 3 nedēļas, tā kā situāciju analizēt vēl ir pāragri. Tā ideja, pamatideja jau tāda ir, kad ieņēmumiem vajadzētu pieaugt, ja, tā kā sabalansēt ar izdevumiem. Ko mēs esam pamanījuši, kad vislielākais cenu kāpums bija maršrutā Ventspils Jelgava, 11%, bet mēs jau tagad laikam zinām, ka tur būs ieņēmuma samazinājums mums, ja tad pretējs efekts, jo tur tādi, kas brauc no gala līdz galam, ir ļoti maz, pārsvarā brauc tikai nelielas attālums, un tie maksā tagad mazāk. Tā kā ieguvēji tur, šī maršrutā vismaz ieguvēji ir pasažieri. Pašvaldības Sijā Ventspils reizes vadība sola, ka neskatoties uz degvielas cenu, kas šajā laikā pieaugusi gandrīz līdz pat 60%, braukšanas maksa pilsētas maršruta autobusos netiks palielināta. Šie tarifi nav paaugstināti kopš 2009. gada. Šonedēļ kļuvis zināms Vides aizsardzības dienesta lēmums par nitrila-akrila noplūdes gadījumu oktobrī. Vainīgajiem nāksies samaksāt 300 latu sodu valstī. Šo gadījumu Kurzemes televīzija ir pētījusi jau iepriekš, brīdī, kad kļuva zināms par 3 ostas darbinieku nokļūšanu slimnīcā. Ķīmisko vielu noplūde no uzņēmuma Vars notika kuģa kraušanas brīdī. Tas radīja dažādas baumas pilsētā. Iesākts tika arī krimināla process. Vai šajā lietā noskaidroti visi apstākļi? Kurzemes televīzijas korespondente Irina Kurganova skaidros nākamajā programmā. Reizi 2 gados ventspilnieki rīko konferenci, kurā sev un citiem atgādina par kurzemnieku īpašo dabu un Latvijas kultūru vēsturē nozīmīgiem notikumiem. Ventspils paralēle, tā iezīmē savu Ventspils laiku. 2 dienas ventspilnieki pie sevis aicināja profesorus visdažādākajās nozarēs – valodniecībā, vēsturēs, sociālajās zinātnēs, lai konferencē ar nosaukumu Ventspils paralēle meklētu Kurzemes autentiskumu. Šāda konference Ventspilī tiek organizēta reizi 2 gados. Mēs ar Ventspils paralēles palīdzību izgaismojam tos momentus Kurzemes un Ventspils vēsturē, kas ir pieminēšanas vērti. Mēs izgaismojam tās personības, kuras ir dzīvojušas un strādājušas Ventspilī, vai kam ar Ventspili ir bijis ciešs sakars. Konferenci atklāja Ventspils domas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Vītoliņš, izpilddirektors Aldis Ābele un publicists Eduards Liniņš. Un pirmais referāts par tēmu Kultūru kontakti Ventspils paralēle, profesoris Sandras Veinbergas lasījumā. Pirmais pārsteigums man bija, cik labi ir tomēr pasniedzēja viesnīca šeit. Tas ir normāls Eiropas standarts. Es strādāju vispār Liepājā, lasu lekcijas. Brauc diezgan bieži un tur ir diezgan pagrūti izturēt. Tur tie apstākļi ir slikti un man likās tik jocīgi, ka es pārbraucu tikai blakus pilsētā un kāda milzīga starpība. Tas tiešām ir spontāns kompliments. Te es nedomāju, teiksim, kā īpaši liekuļot, bet es tiešām biju patīkami pārsteigta. Man pārsteidz, cik nopietni šī konference, un es domāju, ka par šīm reģionu problēmām būtu ļoti jārunā, jo principā Ventspils ir Latvijas eksporta prece. Un tā ir lielā mērā Latvijas vizītkarte, jeb loks uz Eiropu.
Kultūrvidē ieinteresētiem klausītājiem šogad tika piedāvāts arī tādas tēmas kā Livonijas ordeņpils atjaunošanas formulas restaurācijas eksperta Pētera Blūma lasījumā. Šogad pabeigts Ventspils pils 2. stāvs, bet pirmā saimniecības stāva restaurācija aizsākās 94. gadā. Pēters Blūms aicina pievērst uzmanību faktūrām, apmetumiem un pils spējām pielāgoties laikam, nemēģinot būt mākslīgai viduslaiku celtnē, bet gan vietai, kas suģestē šodien. Savukārt liecības par 17. gadsimta Ventspils ekoloģisko katastrofu, aizputināšanu ar jūrmalas smiltīm, lieliski izstrādātā pētījumā dalījās asociētais profesors Armands Vejubs. Starp tēmām arī Kurzemes krasts, izceļošanas vieta, Kurzeme franču literatūrā, lībiskais dialekts un citi tikpat interesanti referāti. Kā atzīst lektori, konferences kurzemniekiem tiek organizēta visaugstākajā līmenī. Vispār es esmu Ventspils fans, ja Ventspils pielūdzēji. Es esmu braukājusi diezgan bieži agrāk, bet tas Ventspils kempings man iznāca pa dārgu, un viņš arī man meta laukā parasti pa sestdienām, svētdienām, un tad es savācu savus kafijas krūzītes un sūri braucu atpakaļ uz Rīgu un atgriezos vēlreiz. Bet es domāju, ka Ventspils varētu vispār akcelerēt šo līniju, aicināt tādus kā mani un piedāvāt pavadīt vasaru. Novada identitātes meklējumu Ventspilī ilga 2 dienas, piepildot Ventspils augstskolas auditoriju un Pārvents bibliotēku ar tādu interesi, ka problēmas sagādāja papildu vietas. Pilsētā viena no visvairāk apspriestajām ir Ventu, vietējās valūtas naudas kampaņa. Šobrīd zināms, ka festivālā Advārds, kurā kopumā tika iesniegti 233 darbi, žūrija Ventu kampaņu Ventspils pilsētā atzinusi par labāko reklāmas biznesā. Vente, kuri sākumā bija iecerēta kā atlaižu kuponi, šobrīd ir populārākais Ventspils suvenīrs, un tieši bezmaksas Ventu saņemšanas dienas bija ventspilnieku patriotismu liecinieces. Tādas rindas turisma centra darbinieki nekad vēl nebija piedzīvojuši. Izrādās, ka Ventspils naudu vispirms iegūt vēlējās paši ventspilnieki un tikai tad turisti. Mums svarīgi ir piesaistīt turisti, jo tas attīsta šo te uzņēmēju darbību, tieši mazais vidējais uzņēmējs, kas nodarbojas ar kafejnīcu biznesu vai viesnīcu biznesu, un vajag kaut ko vienmēr jaunu, lai cilvēkam būtu interesanti, jo cilvēki ir lielākoties jau Ventspilī bijuši, ko mēs viņiem tādu piedāvāsim. Un svarīgi šķita arī aizpildīt šo nesezonu nosacīti, jo mums vasarā, diemžēl, tā turisma sezona, tā vasaras siltā, jaukā sezona, viņa ir pietiekami īsa. Ventspils Venti ieguvuši zelta ordeni integrēto kampaņu kategorijā radošajā festivālā Advārds, kā arī uzvarējuši tautas balsojumā, tādējādi iegūts festivāla Grand Prix. Ventu kampaņu īstenoja Ventspils pilsētas mārketinga padome sadarbībā ar reklāmas aģentūru DDB Worldwide Latvija. Mēs ieguvām gan tautas balsojumā pirmo vietu, tad par mums visvairāk nobalsoja tie cilvēki, kur varēja reģistrējoties sociālajos tīklos nobalsot. Mums arī ir šī integrētajās kampaņās zelta ordenis un mums ir lielais Grand Prix, kas, protams, ir visu balvu šajā festivālā. Ventspils pilsēta nav noslēpums, ka radījusi viedokli par to, ka Ventspils ir valsts valstī. Pilsētā ir savs karoks, savs ģerbonis, sava valoda un pat sava laika zona, jo Ventspils jauno gadu sagaida 33 minūtes vēlākā Rīgā. Tāpēc lēmums par savas naudas ieviešanu radīja plašu rezonanci gan politiķu, gan baņķieru vidū. Es personīgi uzskatu, ka visas šīs Ventu kampaņas sāls vai iznesējs vai panākumu garants bija tieši mūsu priekšsēdētājs, kurš ar ļoti nopietnu sejas izteiksmi preses konferencē paziņoja par apmēram savas valsts veidošanu, par valūtas ieviešanu, vēstniecībām, robežu punktiem un tam līdzīgi. Un ļoti daudzi arī to tiešām nopietni uztvēra un satraucās, mums solīja drošības policija atsūtīt, mums teica, ka mēs graujam valsts suverenitāti un ka Latvijas lats ir vienīgā maksāšanas līdzeklis šajā valstī un ko mēs te ieviešam. Daudzi interesi bija tiešām liela. Iespēja iegūt 300 bezmaksas ventus izmantojuši cilvēki no 18 valstīm, pat filipīnieši, amerikāņi un ķīnieši. Šobrīd ventus iespējams nopelnīt reģistrējoties un izpildot dažādas uzdevumus Ventspils virtuālajā vēstniecībā. To varat atrast internetā. Visit ventspils.com. Ja Latvijā uz Ventspili, kā kuro reizi skatās, cilvēki, tad redzat, atbrauc šie ārzemju speciālisti, viņi tomēr novērtē to radošumu, kas ir ieguldīts šajā te, jo vienkārši, jāpieviet lietām radoši, lai būtu kaut kas interesants, tāpēc arī mēs šeit strādājam, un tāds arī viss šīs akcijas mērķis. Šobrīd tiek ieviests jauns suvenīrs. Par 3,90 centiem varēs dāvanai ventu komplektu nopirkt tik viens, kas ventus vēlas nevis paturēt, bet kādam uzdāvināt.
Ir izveidots tāds speciāls suvenīru komplektiņš, tāda aploksnīta, kurā jūs varēsiet saņemt 185 ventus, tad no katra nomināli pa vienam. Ventspils savu pilsētas reklāmas kampaņu iesniegs arī starptautiskajā Kannu festivālā. Mēs sadarbojamies ar tādu pasaules kompāniju šajā projektā kā DDB. Un DDB Ņujorkas office, centrālais office, viņiem ir Ņujorkā. Un tā ir vispasaules marketinga kompānija. Un šīs kompānijas vadošie speciālisti, iepazīstoties ar mūsu projektu, Ventu projektu, viņi uzskatīja, ka ar šo projektu vajag obligāti piedalīties Kannu festivālā. Viņi prognozēja, ka varētu būt labi rezultāti. Šobrīd ar ventiem iespējams norēķināties 48 vietās Ventspilī. Galvenokārt aktīvās atpūtas un izklaides vietās, turisma objektos, kafēnīcās, bet vietējo naudu pieņem arī skaistumkopšanas saloni, frizētavas un pat degvielas uzpildes stacijas. Apgrozībā atrodas 9 miljonu ventu. Gonda Pūrnieciņa, Žodziņš, Kurzemes televīzija. Un vēl par kādu jaunu projektu. Sadarbojoties Kauņas Tehniskajai universitātei un Latvijas interneta asociācijai, kā arī Ventspils pašvaldības uzņēmumam Ūdeka, mūsu pilsētā testa režīmā tiks uzstādīts un izmēģināts jaunas tehnoloģijas, kas nākotnē palīdzēs uzlabot Ventspils ūdens saimniecības darbības efektivitāti. Projekts ar nosaukumu Smart Metering nozīmē jauno tehnoloģiju izmantošanu, lai monitorētu un pāraudzītu informāciju par enerģijām, kuras mēs ikdienā patērējam, kā piemēram ūdens un siltums. Smart Metering faktiski dod iespēju ar tehnoloģiju palīdzību to visu redzēt mums tā kā ekrānā. Un tālāk jau attiecīgi rīkoties, kā tas nepieciešams. Projekta iniciators ir Ventspils augstskola, kas sagatavoja projektu pieteikumu, kā arī atrada partneris no Kauņas Tehniskās universitātes, Latvijas interneta asociācijas, kā arī iesaistīja uzņēmumu Ūdeka. Mēs ņemam vērā to, ka, lai apgūtu bezvada tehnoloģiju, bezvada sensoru tehnoloģiju pielietošanu ūdensvada tīklos, jābūt tādiem diezgan stipram kompetencam. Šī tehnoloģija ir jauna, dod diezgan daudz ko labu, gan iedzīvotājiem, gan arī ūdensvadu uzņēmumiem, bet tur ir problēmas. Un tātad mūsu projekta mērķis palīdzēt atrisināt problēmas tādā veidā, lai gan uzņēmēji, gan arī pašvaldības uzņēmumi varētu veiksmīgi izmantot šo tehnoloģiju. Pateicoties sadarbībai ar Ūdeku, Ventspilī tiks izveidots testa tīkla atzars, kur tiks simulētas dažādas situācijas, kas mēdz rasties ūdens tīklos. Tur ir privāti mājas pieslēgtas, tur ir kaut kādas ūgņu stacija, tur ir daudz dzīvokļu mājas pieslēgtas un ar mērķi, lai mēs radītu rīkus, kā noteikti tiklīdz ir kaut kādas noplūdes tīklā. Galvenā doma ir tāda, lai mēs jau varētu laicīgi uzzināt, kad ir noplūde pirms iebrūk iela un iegāžās kāda mašīna iekšā. Tā tas ir, tā tas notiek, tā uzzina par noplūdiem. Tanī mirklī šāda noplūde izmaksā ļoti dārgi un remonts ir ļoti dārgs un tas ir ļoti nepatīkams process ikvienam. Mūsu šajā projektā pieaicināja Ventspils augstskola, un tas mērķis mums bija tāds, kad Ventspils augstskolas palīdzību izstrādāt metodiku, kādā veidā ir iespējams, noteikti bojājums caurļievados, tas ir viens, un otrs, tad principā doma ir attīstīt un uzlabot norēķinu sistēmas, datu nolasīšanas sistēmu uz skaitītājiem, lai varētu, veikt datu nolasīšanu no distances. Šādi testi Latvijā tiks veikti tikai Ventspilī, un tie ilgs aptuveni 1,5 gadu. Projekta mērķis ir rast risinājumus dažādām situācijām, bet pati galvenā vērtība, ka tas tiks veikts Latvijā, galvenokārt izmantojot Ventspils augstskolas resursus un pašu veidotus produktus. Projekts aptvers atsevišķu posmu un namīpašumus. Paši klienti to neizjutīs un papildus par to jāmaksā nebūs. Ja 1,5 gada laikā rezultāti būs apmierinoši, tad Ūdekas vadība pieļauj iespēju šādu metodu izmantot arī visā pilsētā. Parādoties tādiem simptomiem kā sāpes sirdsapvidū, aritmija, aizdusa, nestabils vai paaugstināts asinsspiediens, nepieciešama ārsta kardiologa konsultācija. Katru gadu apmeklēt kardiologu rekomendē sievietēm pēc 45 gadu vecuma un vīriešiem pēc 40 gadu vecuma sasniegšanas. Ventspils poliklīnikā pacientus pieņem certificēts kardiologs dr. Elita Prince. Ja pie kardiologa dodaties ar ģimenes ārsta norīkojumu, tad pacientam jāmaksā vien 3 lati, jo šis ir valsts apmaksāts pakalpojums. Ir arī iedzīvotāju kategorijas, kuras atbrīvotas no pacienta nodevas. Tie ir bērni līdz 18 gadu vecumam,
pirmās grupas invalīdi, politiski represētās personas, kā arī cilvēki, kur ienākumi pēdējo 3 mēnešu laikā nav pārsnieguši 90 latus, ja vien to apliecina sociālajā dienestā izsniegta izziņa. Atlaidi pacienta nodevas maksājumam var saņemt arī maznodrošinātie ventspilnieki un pensionāri un invalīdi, kuru ienākumi nepārsniedz 169 latus un 58 santīmus. Arī šai gadījumā nepieciešama sociālā dienesta izziņa. Pierakstīties vizītē pie kardiologa var zvanot pa tālruni 636 22 131. Jau 10. gadu Ventspils novada Stiklu speciālajā internāta skolā tiek rīkots sadancis. Tas pulcē ap 200 skolēnu no visas Kurzemes, lai parādītu sevi un paskatītos, kā citi apguvuši deju soļus. Šogad Ventspils novada Stiklos rīkotajam sadancim 10. jubileja. Arī dejotāji sabraukuši no 10 skolām – no Mazirbes, Upesgrīvas, Pelču, Purmsātu, Dzirciema, Tukuma, Liepājas, Lažas, kā arī no Jūrmalas un Katvaru speciālajām skolām. Dejo arī mājnieki Stiklu speciālās internāta pamatskolas audzēkņi. Visas šīs skolas ir speciālās skolas, kur mācās bērni ar garīgās attīstības traucējumiem. Un visi mīl dejot, visi mīl dziedāt un visi mīl kopā pabūt. Dejošanas svētku programma ir daudzpusīga. Bērni apguvuši gan tautas dejas, gan modernās un līnija dejas, arī aerobikas priekšnesumus. Ko nu katrs ir iemācījies, tas tagad parādīs, un pārējie to novērtēs un priecāsies par citiem. Mēs dejosim dažādas dejas. Mēs dejosim gan tautiskās dejas, un mēs nodarbojamies blakus arī ar ritma dejām. Jā, mēs mācāmies arī sporta dejas, mēs dejosim arī valsi. Tā kā mums ir daudzveidība. Katru gadu es vēroju un prieks, ka pie tradicionālajām dejām, tautas dejām ir pievienojušās arī mūsdienīgās dejas, un tas dod vienkārši plašāku iespēju bērniem, izvēlēties to, kas katram tuvāk savai sirdī un prasmei. Dejas soļus skolēniem palīdz apgūt skolotāji, kuri paši ir deju iemīļojuši un māca to mīlēt arī bērniem. Un pamatā viņi strādā par skolotāju. Māca latviešu valodu, matemātiku, sociālās zinības un pārējos priekšmetus. Bet brīvajā laikā bērniem māca mīlestības deju. Un bērni šie ar lielu prieku dejo. Un jau mēs vairākus gadus esam arī piedalījušies dziesmu svētkos skolēnu Latvijas. Un tas jau ir tāds pats par sevi saprotams, ir jādejo. Bērniem ļoti patīk dejot, vienmēr ir kāda motivācija, ir stimuls. Ļoti priecīgi bija skolēni, kad varēja piedalīties arī skolēnu dziesmu un deju svētkos. Un katrā ziņā šis interešu izglītības pulciņš ir vienmēr atbalstīts un skolēniem ļoti patīk dejot. Mēs braucam katru gadu, tā ir jau par skolas tradīciju, un vienmēr mēs piedalāmies Stiklu organizētajā šajā pasākumā sadants. Dejas jau tās ir hobijs. Bet priekšmets nosēdēt ir grūtāk nekā lēkāt un priecāties, jā, jo dejošana jau ir tomēr tāda vairāk izklaide, tāda priekam, un skolās stundā nosēdēt bez šaubām, ka grūtāk. Agrāk Stiklu speciālajā internāta pamatskolā bijuši 2 deju kolektīvi. Šobrīd gan tikai 1, jo trūkst meiteņu. Visi dejota gribētāji pat netiek uz skatuves. Alvils dejo jau 2. gadu. Man šausmīgi patīk deju. Varbūt nākošu gadu arī dejošu. Forši. Sportiska deja un apmierinoša. Kāda ir skolotāja, kas jums māca deju? Māra Ērgla. Viņa ļoti patīkama skolotāja, forša. Nav grūti iemācīties deju? Ja citreiz sanāk, viņa pasaka vēlreiz. Tad man izdodas 2. reizi. Tas ir labāk nekā, piemēram, tur sporto, ko tur dara. Kas tev visvairāk patīk, tas, ka var braukt uz dziesmu svētkiem? Jā. Tu biji uz dziesmu svētkiem? Uz Rīgu. Cik tu ilgi dejo? 5 gadus. Cik ilgi? Jā. Un kāpēc tu sāki dejot? Patīk, jo tur forši var iemācīties dejot, tu var pateikt skolotājai paldies. Kurzemes novada speciālo skolu deju festivālu sadancis 2012 vadīja atraktīvais Nikolais Puzikovs. Kā viesi uzstājās pušamo instrumentu kvintets un pirmo deju dejoja pedagogi, kurus bērni uzņēma ar ovācijām. Man patiešām ir liels prieks šodien būt Stiklu speciālajā internāta skolā, jo šī ideja organizēt speciālo skolu sadanci ir pieder Stiklu speciālajai internāta pamatskolai. Un tas mobilizē bērnus un ieinteresē iemīlēt deju, un tāpēc man patiešām patiesas prieks būt šeit. Sadancī savu dejotu prasmi rādīja vairāk nekā 200 skolēnu.
Pirms pāris dienām Ventspilī bija ieradies Zviedrijas karalists vēstniecības Latvijā pārstāvis, lai iepazītos ar Ventspils kultūras dzīvi un rastu iespējas turpmākai sadarbībai. Vēstniecības pārstāvis uz mūsu pilsētu bija atvedis ar izstādi Zviedrija no putna lidojuma, kur kopā ar tās autoru zviedru fotomākslinieku Dmitriju Karpenko atklāja Teātra namā Jūras vārti. Zviedru fotomākslinieks Dmitrijs Karpenko ir dzimis Krievijā, bet Zviedrijā dzīvo un strādā jau kopš 20. gadsimta 80. gadiem. Pats autors stāsta, ka ar fotografēšanu nodarbojas jau kopš bērnu dienām. Viņa dzīvē bijis arī radošs pārtraukums, kad viņš pievērsies fotoreportāžai. Tagad fotografija ir Dmitrija Karpenko hobijs. 5-6 лет назад начал заниматься фотографией. Pirms 5 vai 6 gadiem fotografēšana kļuva par manu hobiju. Pirms 2,5 gadiem es sāku aizrauties ar aviāciju un ieguvu pilota tiesības. Loģiski, ka pēc kāda laika abi hobiji apvienojās un varēju sākt fotografēt no gaisa. Я смог начать фотографировать с воздуха. Fotoizstāde tapusi sadarbībā ar Rietumu banku un Zviedrijas vēstniecību Latvijā. Tās galvenais mērķis ir parādīt Stokholmas un tuvāko novadu skaistos skatus un dabu. Zviedrija no putna lidojuma Teātra namā Jūras vārti aplūkojumi 50 fotogrāfijās, kas uzņemtas no neliela lidaparāta Cessna. Pašam Dmitrijam Karpenko tuvākas ir abstraktas un mākslinieciskas fotogrāfijas. Скорее всего, больше людей, животных. Visvairāk man patīk fotografēt cilvēkus un dzīvniekus dažādās situācijās un žanros. Šī izstāde īsti neprezentē to, ko parasti fotografēju. Izstādes autoram no visām 50 fotogrāfijām mīļākā ir šī. Par savu favorītu fotogrāfiju šo izvēlējās arī Ventspilī pazīstamais fotogrāfs Juris Presņikovs, kurš apmeklēja izstādes atklāšanu gan darba nolūkiem, gan personīgas intereses dēļ. Šitā izstāde ir ļoti interesanta un uzreiz var saprast, ka tā ir Zviedrija. Jo savulaik es pats biju Zviedrijā ar fotoizstādu un esmu lidojis, braucis par šērām ar motorlaivām un viss tas tā uzreiz atsauc tādu Zviedrijas dabu. Vai šajā izstādē arī tev ir kāda favorīta bilde? Te ir ļoti daudz interesants bildes, jo te galvenais ir no gaisa redzēt to struktūru. Upe, piemēram, tek kāda tā gultne veidojās, tad tur ir šēras ir, piemēram, tur saliņa pie saliņas ir tāda ļoti interesanta un dzīvas tās bildes ir. Izstādes atklāšanā piedalījās arī Zviedrijas vēstniecības Latvijā ministrs padomnieks Karlsson kungs, kurš dienas gaitā tikās ar Ventspils domas pārstāvjiem un apmeklēja dažādas kultūras iestādes. Mēs redzējām ļoti labu Ventspils domas sagatavotu prezentāciju par pilsētu. Redzējām 2 bibliotēkas un jaunradas namu. Esmu patiešām patīkami pārsteigts. Jums šeit ir tik daudz iespējas radoši izpausties. Iespējams, pat Zviedrijā tas viss nav atrodams vienu vietu. The cultural center, where all these creative activities, you couldn't find that in Sweden. Lai gan vēstniecības pārstāvju vizītes mērķis bija veidot sadarbību kultūras jomā, viņš atzinīgi vērtēja arī Ventspils pilsētas biznesa iespējas, īpaši uzsvarot ostas priekšrocības. Es domāju, ka mums, kas visu laiku strādā Rīgā, ir ļoti labi izrauties un doties ārpus galvaspilsētas, apmeklēt arī citas pilsētas Latvijā. Tā mēs varam redzēt, kur vēl ir iespējams rast sadarbības iespējas, un Ventspils ir šāda pilsēta. Tā kā izstādes autoram Dmitrijam Karpenko tuva ir aviācija, jautājām, vai arī viņš ir informēts, ka mūsu pilsētā ir lidosta un vai nebija vēlme Ventspilī ierasties ar lidmašīnu. Jā, es ļoti labi zinu jūsu lidostu. Esmu izpētījis visu pieejamo informāciju par to, kā arī par Latvijas gaisa telpu. Ļoti vēlējos atlidot, bet diemžēl jūra ir augsta, laika apstākļi ir neprognozējami, un tas tehniski neizdevās. Izstāde šobrīd ir aplūkojama Teātra namā Jūras vārti. Vēstniecības pārstāvji atklāja, ka atveduši uz Ventspili vēl vienu izstādi, kas atklāšanu piedzīvos pēc kāda laika. Vision Express optikas salonos visām brīļu lēcām un kontaktlēcu iepakojumiem atlaidē 30%. Pasteidzieties, jo šo piedāvājumu jūs varēsiet izmantot tikai līdz aprīļa beigām. Gaidām jūs Vision Express. Skaties kopā ar Compensa Life. Compensa Life pieder lielākajai apdrošināšanas grupai Centrālajā un Austrum Eiropā. Vienā Insurance Group. Programmas noslēgumā laika prognoze, bet sestdienās piedāvājam nedēļas notikuma apskatu. Uz tikšanos!